Šodien, 7. aprīlī, projekta Enterprising Self, jeb uzņēmēju prasmju veicināšana izglītībā Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā 2009–2011 Rīgā ieradās izglītības darbinieku delegācija no Somijas. Projekta mērķis ir iedrošināt skolotājus rosināt skolēniem meklēt radošas pieejas mācību procesam, stimulēt viņus savu ideju realizēšanā, kā arī palīdzēt attīstīt uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes. Projektu finansē Eiropas Savienības fonds Interreg Baltica, Central Baltica 4A programma, un projekts saucās Uzņēmēju prasmju veicināšana izglītībā 4 valstīs – Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un Latvijā. Tātad projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par uzņēmēju darbību, par uzņēmēju prasmēm, par to, ka šīs prasmes ir nepieciešamas apgūt jau no mazotnes. Projekta dalība iestādes ir jau sākot no bērnu dārziem, pamatskolas un arī vidusskolas. Un tātad galvenais mērķis ir mums iemācīt jauniešiem būt uzņēmīgiem, radošiem, būt par savas dzīves veidotājiem. Pie mums ir atbraukuši 19 skolotāji no Somijas izglītības iestādēm. Un 3 dienu garumā mums būs iespēja parādīt, ko mēs Rīgā darām, ko iestādes Rīgā dara šajā jomā. Ir iespēja satikties ar skolotājiem, redzēt skolēnus darbībā, apmeklēt klases un arī praktiskās nodarbības. Un savukārt Rīgas skolotājiem būs iespēja doties uz Somiju. Savas gūtās prasmes un iemaņas uzņēmējdarbībā un ražošanā viesiem demonstrēja Rīgas 13. vidusskolas skolēni. 4 skolēnu grupa pat bija izveidojusi savu kosmētikas ražošanas uzņēmumu projektu, piedāvājot dažādus ekoloģiskus krēmus. Kā norāda paši jaunieši, tad biznesa idejas var smelties jau no pastāvošiem uzņēmumiem. Projektu nedēļā mēs apmeklējām rūpnīcu Dzintars, un tur mēs ieraudzījām, kā strādā visi tie cilvēki, ka viņi tur izdomā paši receptus, un mums tas ļoti iepatīkās, un mēs nolēmām pamēģināt izdarīt to paši, un kad mums sanāca, tas bija forši, un mēs nolēmām, ka vajag pamēģināt pašiem uztaisīt savu firmu. Viesu uzmanību saistīja arī jauniešu rotu darbnīca ar dažādām pašu izgatavotām greznumlietiņām. Kā atzina Somijas delegācijas vadītāja Heidija Sjogrena, tad Latvijā tiek izmantotas līdzīgas metodas skolēnu uzņēmējdarbības izglītības attīstīšanā. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, ko mēs darām Somijā, piemēram, šis skolēnu uzņēmums. Tas ir viens no modeļiem, ko izmantojam arī mēs. Bija ļoti patīkami dzirdēt par skolotājiem, ka šīs mācīšanas metodas spēja integrēt savos mācību priekšmetos. Tas ir ļoti jauki. Lita Grafa, Dainis Juraga, speciāli portālam e-skola.